Sveiki visiem! Tātad sāksim ar to, ka pārbaudīsim sakarus, vai jūs mani dzirdat un redzat. Lūdzu komentāru vietā, mājaslapā. Uzrakstiet, vai jūs mani dzirdat vai nedzirdat, vai vienkārši ielieciet pluszīmītes, lai es zinu, ka ir skaņa un bilde. Tātad es priecājos, ja jūs man tomēr dzirdat, tad es priecājos jūs redzēt. Manā šī gada pirmajā online tiešraidē ar nosaukumu apskatīsimies, ielūkosimies mūsu iepriekšējā dzīvē, kas ir bijusi 2013. Vai tur viss ir kārtībā, un varbūt to, ko mums vajadzētu šogad pabeigt darīt, un ielūkosimies, izjutīsim to, kā ir izvēlēties kaut kādus ceļus šogad, lai piepildītu savu dzīvi ar prieku, ar saprašanu par to, uz kurieni doties un kāpēc doties. Tātad joprojām vēl gaidu pluszīmītes. Ja jūs gadījumā man skatāties YouTube, tad es neredzu to, ko jūs tur rakstat. Tā. Būtu ļoti labi, ja jūs pārietu uz mājaslapu, lai es redzu komentāru formā. Ko jūs man atbildat? Tātad. Es iemetīšu arī YouTube mājaslapas adresīti. Tā, kas ir mainis šeit? Kamēr es neredzēšu kādu pluszīmīti, es nevaru turpināt, jo es negribu vienkārši. Es gaidu kādu atgrieznisko saiti no jums. Jo redzu, ka kāds mani skatās šobrīd, bet atbildes es neredzu. Aha, viss ir redzams un dzirdams. Super, paldies, brīnišķīgi, sagaidīju. Super. Tātad,
Sākšu ar to, ka pavisam mazliet pastāstīšu par sevi, kāpēc es izvēlējos šo tēmu, tad jautājumu atbildes, tad uztaisīsim ceļojumu, gan pagātnē, gan nākotnē, un arī iedošu mazliet informāciju par saviem plāniem šī gada, lai jūs esat lietas kursā, kas notiek. Tie, kas gribēs, būs iespējas daudz dažādas. Tātad sākšu ar to, ka es gribētu pavaicāt jums, lai jūs man uzrakstiet, no kādas valsts jūs esat, no pilsētas, un cik jums ir gadi, tie, kas var atzīties. Man vienkārši interesanti, kādā vecuma grupā cilvēki interesējās par vispār, kas grib pašizglītoties un kaut ko vairāk zināt un paplašināt savu redzesloku. Tieši tagad lūdzu komentāru formā pierakstiet, no kuras pilsētas jūs esat un cik jums gadu, kas var, vai nu vismaz kādā vecuma posmā, periodā. Lai notiktu mums kaut kāds dialogs, ne tikai mans monologs. Es taisīšu tāds neliels pauzītes, tāpēc, ka tā skaņa iespējams mazliet iebremzē un tie komentāri uzreiz nemaz neatnāk. Tāpēc es uzgaidīju. Valmiera 45 gadi. Super, kas vēl? Redzu, ka šobrīd ir vairāk par 2 cilvēkiem mājaslapā. Nu labi, jūs vēl rakstiet un pēc tam es palasīšu, tad es sākšu, lai nav baigā pauze, lai laiks tomēr iet uz priekšu un apmēram es centīšos iekļauties pusotru stundā, ilgāk negribētos, jo tas jau sāk palikt noglutinoši. Tātad par sevi. Man sauc Inga Ružicka, reinkarniste. Par reinkarnisti es sev saucu tādēļ, ka es interesējos par iepriekšējām dzīvēm, dvēseli pasauli, jo tieši skatoties savus jautājumus, meklējot atbildes uz saviem jautājumiem, es atradu atbildes tur, tāpēc es esmu tajā visā iekšā. Man tas viss ļoti interesē un aizrauj. Un savu pašizglītošanās ceļu saistībā ar tādiem jautājumiem, kāpēc esmu šeit un kāda jēga tam visam ir un bla bla bla. Es sāku 2006. gadā. Tad nākamais bija, kad 2008. gadā man rokās nokļuva Maikla Ņūtona grāmata Dzīve starp dzīvēm. Es viņu izlasīju. Man tas ļoti atsaucās dvēselē kaut kā, un es meklēju cilvēku, kas man varētu arī ievadīt iepriekšējā dzīvē. Tādu es atradu 2009. gadā. Izgāju konsultāciju. Un pagājuši gadu, tas man vispār bija brīnumains gads. Es esmu ļoti daudz visu kaut ko izdarījusi priekš sevis. Esmu daudz ko sapratusi. Tā kā man, kā lai saka, man dzīve bija, tā kā varētu teikt, sakārtot. Man bija, kur dzīvot, man bija ģimene, man bija bērni. Man bija arī ļoti, ļoti labs darbs. Kaut kādu laiku atpakaļ, jā, bet man viņš sāk ļoti apnikt, un es biju meklējumos. Un pagājuši gadu es viņu ļoti labi sapratu, kas man ir jādara. Es jau pirms tam sapratu, bet pagājuši gadu es, kā lai saka, spēru visus soļus uz priekšu savām visām bailēm, kāds vien bija. Un kā rezultātā man pagājuši gadu janvārī
bija sastādīts saraksts ar saviem mērķiem, un tajā sarakstā man bija kāds 79 punkti, un tur bija tādi punkti, kuri ir man piepildījušies. Viens no tiem, ka es esmu konsultants, es esmu treneris Reinkarnatronikas, man ir sava mājaslapa, un vēl šādi tādi punkti, kuri man ir piepildījušies, un viņi piepildījās ļoti ātri. Pat tāda lieta, kā es vienkārši izteicu savu vēlēšanos nodomu, ka es gribu rīt sākt jau konsultēt cilvēku, sākt mācīties, un burtiski pat nepagāja diennakts, ka man atradās cilvēks tieši tajā laikā, kad es varēju to novadīt, un novadīt un laikā es varēju tikai 4 naktī. Bet man, paldies Dievam, sanāca, un es centos visu tā arī darīt, un gala rezultātā es esmu ļoti apmierināta. Mājaslapā ir ielikts mans saraksts, jāsaka, diemžēl vēl tikai krievu valodā, tā kā es mācos krieviski, tad man visa informācija vispirms ir krievu valodā, un tad es viņu sāku tulkoju latviešu valodu. Ko es to gribēju pateikt? Ka tēma šodien nav vienkārši tāpat vien, tāpēc, ka zinu, ka ļoti daudz cilvēki plāno savu nākamo gadu. Es arī daudz gadus pēc kārtas to darīju, bet pagājušais gads man bija ļoti ražīgs, un tāpēc es gribu parādīt jums, kā var piepildīt savus sapņus. Darot pakāpeniski kaut ko, izjūtot, saprotot. Tas varētu būt tā īsumā. Tas mans ievads. un jā, un varētu varbūt, man vienkārši atnāca tā doma, ka es gribu tieši šitādu tikšanos uztaisīt un tieši ar šitādu apskatīties iepriekšējo gadu un pastītos šogadu. Un tad vienu brīdi man tā likās, bļāņas, kur tad te ir tās iepriekšējās dzīves, kāds tas sakars apmēram, ja? Un tad es tā domāju, kāds sakars. Pagājušais gads jau ir mūsu iepriekšējā dzīve, tā jau pieredze, tas ir aizgājis laiks, kur mēs nevaram dabūt vairs atpakaļ. Tāpēc mēs arī ņurkosim tur, un ņurkojot tajā iepriekšējā gadā, kas, tikko tikai beidzies, iespējams, ka kādam atnāks kaut kāda pat apskaidrība, kaut kāda saprašana, cik vienkārši ir tajās iepriekšējās dzīvēs nokļūt. Tā, tagad es vēl palasīšu tēt komentārus. Tā, tātad mums ir Liepāja 22, Ādars 37, 19 ir Rīga, super. Tikai pagaidām, kam ir 19, nezinu, ko es no tā sagaidu, tad jau redzēs. Un Gatis no Saldus, paldies par komentāriem. Super. Tātad. Nākamais jautājums. Vai, es pieņemu, ka daudz cilvēku parasti apņemās, cik es zinu no manas apkārtnes, arī cilvēki apņemās pieņems. No jaunākā visu nākamgad es vairs nesmēķēšu. Nākošu gadu es noteikti iziešu vadītāju kursus un dabūšu tiesības un braukšu. Vai es noteikti, tieši uz šo jautājumu, es noteikti šogad atradīšu atbildi. Ir jums kaut kas tāds bijis? Uzrakstiet, lūdzu. Es turpināšu tālāk, bet uzrakstiet, es pēc tam izlasīšu. Tātad, es jau vajag daudz uzspējuši pastāstīt. No sarakstu, ko es biju plānojis. Tā. Jā. Tātad piepildījās ļoti daudz kas, un tas ir pateicoties tam, ka es izdzīvoju to sajūtu, es sapratu, pa kādu ceļu man virzīties. Es zinu, ka tā ļoti daudz cilvēku noteikti domā,
ka nedrīkst ieplānot, ka nedrīkst skatīties nākotni, jo tad tu ieciklējies, un tad tu tālāk netiec, un tad tu tikai tur gaidi. Pieņemsim, tāds kā piemērs varētu būt, ka tev parāda kādu savu vīru, jā, vai nākamo vai sievu, jā, un tad tu gaidi tieši tādu, un tieši tik garu, tik īsu, tik raisu un tik tievu ar tādiem matiem, un ne savādākiem, jā, un tieši no saules, nevis no kaut kurienes. Un tā tu gaidi, tev garām paiet tik daudz visādi labi cilvēki un potenciāli tā vīrs vai sieva. To, ko piedāvā reinkarnacionikas metode, tas pavisam kaut kas cits. Tas nav tāda veida nākotnes skatīšanās, tā ir alternatīvās nākotnes plānošana. Tad, kad mums jau ir, pieņemsim, sieviete, neprecējusies, ir 3 pielūdzēji. Visi 3 vienkārši superīgi čaļi. Viens tur māk būt džentelmenis, otrs tur mājās, es tur gatavo bezmaz vai, jā, un tev kājas bučo, un trešais vēl kaut ko tev dara, un tu nevari izvēlēties, ko tu gribi. Un tad mēs ejam un skatāmies. Un tieši tāpatās ar mašīnām. Nopirkt parastu mašīnu, nopirkt kaut kādu bulku vaģīti vai nopirkt busiņu. Dzīvokļu izvēle. Vienalga, vai tu gribi viņu pirkt vai īrēt, ir vairākas izvēles, un tu nevari izšķirties, kur tu labāk gribi. Tu vari atkal ieiet tur un paskatīties. Un vēl ir visuma variants, kad visums tev parāda kaut kādu variantu. Ja tu esi gatavs to variantu pieņemt, ieraudzīt, tu viņu ieraudzīs. Ja tu neesi gatavs, to neviens nerādīs, un tu viņu nemaz neieraudzīs. Tālāk. Sākšu mazākais saldums. Super. Tas ir šī gada apņemšanās. Es apņemos būt laimīgs, super. Gribu zināt, ko labāk man darīt. Super. Tātad, Kati, tev noteikti ir kaut kādi jau savi varianti, ko tu vari darīt, ko tu jau dari, ko tu vari darīt. Un atrod vismaz kādus 3 variantus. Un tad pieņemsim 4. mēs paprasīsim vienkārši, lai visums kaut ko tev parāda, to, ko tu esi gatavs šobrīd ieraudzīt. Un tad tu ieiesi un sajutīsi, kas ir tas, ko tu gribi un ko tu vari un vispār. Vienu variantu labāk, nē, tev nebūs ar ko salīdzināt. 3. Es iesaku 3. Protams, ja tu nevari galīgi knapi 2, labi, bet lai tu vairāk izprastu un saprastu, salīdzinot tās sajūtas, ko tu jūti, labākai 3. Un tā, par virzieniem es pateicu, ja, attiecības, jūs jau tagad varat apsmadziņot, kas tuvāk jums ir, jūs jau to noteikti jau sapratāt, kas ir jūsējais vai attiecības, vai nodarbošanās darbs, vai kaut kāds liels pirkums. Tā Elīna grib atrast darbu, kas man patīk un kur par to maksā. Lieliski, Elīna. Tātad tev tas pats uzdevums, kas Gatim. 3 varianti. 3 varianti. Ko tu dari, ko tu gribētu darīt, un ko tu redzi, ka tu varētu darīt, piemēram. Un tad redzēsim, ko piedāvās visums.
Gati, to tu var paturēt pie sevis, var nerakstīt. Katru gadu vienāda apņemšanās, tas nozīmē tāda pati. Tātad varbūt tās, ja tā apņemšanās nenostrādā, nekas nemainās, tad vajag pastīties, ko tu dari tādu, kāpēc nepiepildās tas. Tātad pirms mēs sāksim, es pastāstīšu, ko es piedāvāju šogad. Kāpēc es to tagad jums pastāstīšu? Ļoti vienkārši. Tāpēc, ka pēc tās būs meditācija. Pēc meditācijas es jums iesaku to visu, ko jūs redzēsiet, sajutīsiet, sapratīsiet, pierakstīt. Jo tad, kad jūs pierakstat, jūs nostiprinat to, ko jūs esat sapratuši. To, kas jums ir atnācis, jūs piefiksējat. Jūs pasakat, jā, es to redzēju, jā, es to sapratu, to un to. Jūs tā kā manifestējat. Un tā kā tas jums jau būs kaut kāds plāns uz nākotni, jūs jau varat uzreiz pierakstīt kaut ko, ko jūs jau sapratāt, ieraudzījāt, un varbūt jums atnāks vēl kaut kāda idejas, domas, kaut kādas apskaidrības, vēl kaut kas. Un lai es nepārsistu jūs ar to, kāds man tas piedāvājums, ko jūs varat gūt, ienākot manā mājaslapā, lai jūs varētu vienkārši turpināt to, jūs vēl pēc tam padalīsieties lūdzu ar to, ko jūs redzējāt, jo tas ir ļoti svarīgi gan man, lai es zinu, kā ir sanācis, jo, godīgi sakot, tieši tā kā šodien es to darīšu, to meditācijas, vēl nekad iepriekš neesmu darījusi. Es esmu darījuši kaut ko līdzīgu tādā ziņā, ka man ir viens piedāvājums ekskluzīvi iespēja sākt jaunu dzīvi savā dzimšanas dienā. Man jau viņš bija pagājuši gadu, un arī šodien es to darīšu, un kā reiz iesaku visiem, kas janvārī dzimuši, ir lieliski iespēja līdzīgu, tā kā šī meditācija, tikai, protams, individuālā konsultācijā, tas pavisam savādāk, ja? Paskatīties, ko jūs esat izdarījuši tieši jūs, jo tad, kad tas notiek individuālā konsultācijā, es jums varu uzdot papildus jautājumus, varu saprast, kā jūs jūtat, redzat, saprotat, kas vispār notiek, jā. Un tāpat arī nākotnē par tādiem periodiem paskatīties vēl savādāk, ne tikai kā alternatīvās nākotnes plānošana, bet vēl savādāk. Kaut kas līdzīgs tā kā astroloģijā ir. Tātad šis ir viens variants. To iemetīšu arī šeit. Tas ir par dzimšanas dienu. Nākamais es esmu beidzot uztaisījusi semināru sarakstiņu. Viņš gan pagaidām tikai uz janvāri, kur ir iespēja apmeklēt seminārus gan uz zemes, gan online. Vienreizējos, kā vienreizējos. Tas būs semināru cikls, bet viņu var apmeklēt vienkārši. Gribu atnākt par attiecībām, atnākt par attiecībām. Gribu atnākt par dzimtu, paskatīties, es atnāku tikai par dzimtu. Gribu par naudu, atnāku tikai par naudu. Tātad, un vēl viena klāt, ko es vēl neesmu darījis, man tagad ir apmācības kurs online, un būs arī tāds seminārs online, kurš būs trešdienās, uz kuru, protams, būs jāpiesakās iepriekš, jo apmaksa ir jāveic iepriekš, un ja neviens nepiesakās un neveic apmaksu, vienkārši nekas nenotiek. Un vēl, kas ir tajā online, ja nesavācās grupa no 3 cilvēkiem, tad arī nekas nenotiek. Tad vienkārši tas pārceļās uz nākamo, ja gadījumā tā sanāk. Ja tad istabā ietilps 10 cilvēki, ieskaitot mani, tātad 10 es strādāju ar jums
tieši ētrā var teikt, jā, ka es jūs redzu, es ar jums varu komunicēt. Un tie, kas ir vairāk, viņi vienkārši paliek aiz katra un komentāru formā tieši tā kā šobrīd dalās saviem iespējiem un panākumiem. Tālūk. Tas būs, kur tā es jau iemetu semināriem, jā. Tā, kas vēl? Jā, tie semināri notiek, šobrīd notiek Rīgā, Pārdaugavā, Imantā, tas Loksielā 117, tas ir netālu no Lielās Maksimas Loksielā. Tur ar kājām, transporta brauc no tās, transporta brauc, tur ar kājām jāpaiet kaut kāds minūtes 5, varbūt 7, nezinu, cik ātri atkarībā, kurš šiet. Ja mašīna, tad tur pavisam vienkārši viss ir. Tālūk. Es esmu, starp citu, telpas meklējumos Rīgā. Ja jums ir kāda lieliska doma, kuras varētu izīrēt telpas, kā individuālai konsultācijai, tā arī grupai nodarbībām, būšu ļoti pateicīga, ja jūs man atrakstīsiet vai no e-pastā vai Skype'ā ar kaut kādiem piedāvājumiem, jo tā telpu meklēšana nav nemaz tik vienkārši. Un vēl ko gribēju pateikt, kamēr atceros, man ļoti daudz raksta, ka grib individuālu konsultāciju klātienē. Diemžēl ir tā, ka es nevaru mājās to veikt, un vēl es neesmu atradusi telpu tam. Bet, ja ir ļoti liela vēlme, tad es varu to individuālo konsultāciju novadīt tieši tajā zālē, kur notiek tie semināri, tās grupveida nodarbības, ja nav nekas pret. Man tāda doma, starp citu, vakar ienāca prātā. Es domāju, kāpēc es nevaru? Es varu, ja cilvēks var ar mieru gulēt uz grīdas, nevis uz kušatītes kādā divaniņā, tad var arī, mierīgi var arī tā novadīt. Man starpības nav. Seans tāpat notiek. Tālūk, labi. Tātad ierobežojumi šobrīd nekāda nav. Tie, kas to meditāciju kaut kādu iemeslu dēļ baidās vai negrib vai vēl kaut kā, var vienkārši pavērot. Un pēc tam ierakstā, ja vēlēsies, iziet to meditāciju. Jā, tātad. Kaut kādi jautājumi. Tātad es ātri iestīšos, ko jūs man rakstat. Un tad, principā, ja ir kādam vēlēšanās, var aiziet uz tualeti, var padzerties, var kaut ko, un tad mēs sākam. Laila ir skaista, vesela, veiksmīga, bagāta, laimīga, mīlama, mīloša, mīlēta. Super! Tā arī vajag būt. Prieks dzirdēt. Aha. Kas teica, ka nepiepildās. Tā ir vēlēšanās, kur katru gadu arī izpildu. Vienkārši un baudām apņemšanās. Super, labi. Ideāli. Tā Nelī grib sākt pelnīt sākot no 1500 eiro. Super! Kādus tu soļus spēr, lai to nopelnītu? Tātad visi pārējie, kas vēlas piedalīties šajā meditācijā, iekārtojās ērti, kas var apgulties, kas var sēdēt. Es zinu, ka var sēdēt un ka var gulēt, katram tas ir individuāli. Būtu forši, ja būtu kaut kas, ko uz acīm uzlikt. Ja nav, arī tāpat tās var. Daudziem pat traucē tās kaut kādas maskas, lakatiņi, kas ir uz acīm, ar vienkārši rokas pielikt priekšā. Jo nav nosacījums, ka tev ir jābūt tādā atslābinātā galīgi stāvoklī un nekustīgam. Tu vari pilnīgi brīvi kustēties, un tas galīgi netraucē strādāt taviem atmiņu failiem. Tātad, iekārtojieties jau, taisiet acis ciet. Elpojiet, koncentrējieties uz elpošanu.
Un man patīk parasti iesākt visu ceļojumu ar elpošanas vingrinājumu, zeme debesis. Kas vēlas var to darīt, kas nevēlas var to nedarīt, var vienkārši pēlpot. Tātad dziļi ieelpa un izelpā caur kājām novadam mūsu enerģiju zemē, zemes dzīlē. Un atkal taisam ieelpu jau no zemes dzīlēm. Un izelpā sūtam viņu debesīs, kosmosā, visumā. Un ieelpu no kosmosa. Un izelpā sūtam to atpakaļ zemē. Un atkal ieelpa no zemes dzīlēm. Izelpu kosmosā. Un pelpojiet tā vēl vairākas reizes. Izveidojiet tādu bezgalības zīmi. Zeme, debesis, debesis, zeme. Savienojam vīrišķās un sievišķās enerģijas. Un, kad esat tā pelpojuši, tagad atrodiet katrs sev drošības vietu, kur jums ir labi, komfortabli, droši, kur jūs ļoti labi jūtaties, mierīgi. Tā var būt jebkura vieta izdomāta vai reāla. Tas var būt dārs, tā var būt pļaviņa, tas var būt mežs, tā var būt vieta pie ezera, pie jūras, pie okeāna, kalnos. Vienkārši dzīvoklī vai mājā tāda vietiņa. Vai varbūt vienkārši kaut kāda izdomāta. Un tad, kad jūs jau tajā vietiņā esat, ja jūs gribat, jūs varat tajā vietā uzaicināt savus pavadoņus, sargaņģeļus, gaismas skolotājus. Visus, ko jūs gribat, ar kuriem jūs vēlaties iepazīties un kuriem jūs gribat paprasīt, lai viņi jums palīdz ieraudzīt, saprast, izjust to, kas jums šobrīd ir nepieciešams. Un nepieciešamības gadījumā, lai jūs sargā un pasauciet tagad. Vienkārši palūdziet, lūdzu atnāciet. Es vēlos ar jums iepazīties. Un tad vienkārši ieraugiet, sajūtiet, sadzirdiet, vai vienkārši ziniet, ka viņi ir atnākuši. Viņi vai viņš. Paskatieties, sajūtiet, sadzirdiet, vai vienkārši ziniet, kas tas ir, cik viņi tur ir. Uzprasiet, kas tu priekš manis esi? Kāds tev ir uzdevums pret mani? Tu man esi kā kas? Pavērojiet, kā jūs viņu redzat, jūtat, dzirdat, zinat. Varbūt jūs jūtat, redzat kaut kādas vibrācijas, krāsas, skaņas. Kas tas ir, ko jūs tur jūtat, redzat, saprotat?
Un palūdziet tagad, lai viņš vai viņa palīdz jums ieraudzīt tagad uz iepriekšējo 2013. gada notikumus. Tos, kuri jums ir jāierauga, lai saprastu, kas jums šogad ir vēl jāpabeidz, vai jāsaprot, vai vēl kaut kas svarīgs priekš jums. Iespējams, ka jūs nemaz neredzat, kas jums tur ir atnācis. Tas nekas. Tātad vēl iespējams nav laiks viņus redzēt, vai saprast, vai just. Jo viss notiek tā, kā tam ir jābūt. Un viss notiek tajā laikā, kad tam ir jānotiek. Un tagad paskatieties, ieraugiet, sajūtiet, sacirtiet vai vienkārši ziniet, ka 2013. gadā kas ir izglītība priekš jums? Vai saistībā ar izglītību viss ir pabeigts vai nepabeigts? Kādā tas ir stadijā? Pirmais, kas ienāk prātā, pirmais, ko jūs ieraugat, sajūtat, sadzirdat vai vienkārši zinat, tas ir tas, kas jums ir jāsaprot, kas jums jāierauga, jāsajūt, jāsadzird, vienkārši jāzina. Tas ir tas, kas jums ir tieši tagad vajadzīgs. Kādas jūsu attiecības ir ar bērniem, brāļiem, māsām, vecākiem, ar dzimtu? Saprotiet, kas ir nepateikts, neizdarīts. Lai atnāk tieši tie momenti, kuriem šobrīd ir jāredz un jāsaprot. Vienkārši skatieties un piefiksējiet. Atcerieties tieši to, ko jums rāda. Atcerieties to, ko jūs sajūtat, sadzirdat vai vienkārši ziniet. Kas jums būtu jāizdara, lai uzlabotu attiecības, vai pabeigtu kādu darbību, kādu solījumu dzimtai ģimenei? Kas ir ar veselības stāvokli? Kas būtu šogad jāizdara? Kas ir ar finansēm, naudu, parādiem, kredītiem? Ieraugiet, sajūtiet, sadzirdiet vai vienkārši ziniet, kas jums būtu jāizdara, lai uzlabotu savu finansiālo stāvokli. Kas ir ar mērķu piepildīšanu? Vai ir izdevies? Vai vispār tāda bija? Vai vispār jums vajag mērķus?
Kas ir ar karjeru? Veiksmes, neveiksmes karjerā, izaugsmes iespējas. Tās situācijas, kuras jūs ieraugat, tās ir tās, par kurām jums būtu jāpadomā, jāpiefiksē. Kas ir ar bailēm, ierobežojošiem uzskatiem? Ja tāda ir, tad lai viņi tādi parādās. Un tagad ieraugiet, sajūtiet, saprotiet, sadzirdiet vai vienkārši ziniet, kas jums ir ar tiem jādara. Paskatieties, vai gadījumā kādam jūs neesat kaut ko apsolījuši un neizdarījuši. Un tagad vienkārši atskatieties uz visu 2013. gadu. Ko jūs vēl redzat, dzirdat, jūtat, saprotat, vai vienkārši zinat, ka kaut kas jums vēl ir jāsaprot? Kas tur ir bijis? Iespējams, es kaut ko neesmu uzprasījusi, un jums tas ir svarīgi tagad pamanīt, lai varētu tam pievērsties un pabeigt iesākto. Vai varbūt kaut ko aizmirsāt kādam pateikt vai iedot. Palūdziet, lai jūsu pavadoņi, sargaņģeļi jums palīdz ieraudzīt, sajust, sadzirdēt vai vienkārši zināt to, kas jums ir svarīgi zināt saistībā ar 2013. gadu. Kādi vēl ir nepabeigti darbi? Vai varbūt vēl kaut ko, kas ir svarīgs tieši jums un tieši tagad? Un tagad nokļūstiet atkal savā drošības vietā. Un kad jūs jau tur esat,
Ieraugiet priekšā tik daudz celiņus, taciņas, cik jūs esat paņēmuši variantus. Vai saistībā par attiecībām, vai par nodarbošanos, vai par kādu pirkumu, vai varbūt tās jums vēl kaut kāda sava doma, ko jūs varētu paskatīties. Kāds savs variants. Un ieraugiet tā tik, cik tie varianti ir, tik taciņas. Un atstājiet vietu visum piedāvātajiem variantiem, vienalga. Nemaz nedomājiet par to. Ja būs tas variants, jums parādīs, nebūs neparādīs, jums par to nav jādomā vispār. Un tagad ejiet par pirmo to taciņu. Pirmais variants. Kad jūs iekāpiet tajā taciņā, kā jūs viņā jūtaties? Ko jūs jūtat? Vai tur ir labi vai slikti? Gaišs vai tumšs? Vai tur vēl kāds ir? Ejiet uz priekšu. Kā jums pa turien ejās? Ātri vai lēni? Paskatieties, kā jūs tur jūtaties pēc gada. Vai tās sajūtas ir pamainījušās, vai viņas ir tādas pašas? Vai viņas ir labākas tās sajūtas vai sliktākas? Kas mainās apkārtnē? Vai vispār ir kaut kas mainījies? Pēc 5 gadiem. Kas notiek tagad? Tur paliek gaišāk vai tumšāk? Vai tur ir cilvēki vai nav? Kādas sajūtas, domas? Pēc 10? Kas ir mainījies? Vai jūs gribat? Lai tā būtu? Tur ir forši vai slikti? Un tad atgriežties atpakaļ. Un iet nākamajā taciņā iekšā. Nākamajā celiņā. Un sajūtiet, kā jūs tur jūties. Kādas sajūtas, kādas emocijas. Kā tur izskatās? Ir gaišs vai tumšs, priecīgi vai bēdīgi. Pēc gada. Kas ir mainījies pēc gada? Kādas ir domas, emocijas, sajūtas? Pēc 5 gadiem.
Kā izskatās apkārtne? Jūs pa to celiņu ejat ar prieku vai ar nožēlu? Kur ir ģimene? Viņi ir vai nav? Un kas ir pēc 10? Kā jūs redzat dzīvi? Kas tur notiek? Ko jūs domājat? Kādas sajūtas? Un tagad atgriežaties un ejat pa nākamo taciņu un sajūtiet, kā ir šeit. Kādas sajūtas, emocijas, domas. Un pēc kāda? Vai ir kaut kas mainījies? Ir kaut kas klātnācis? Kaut kas labs vai kaut kas slikts? Un pēc 5 gadiem? Pagrauzieties, pastieties apkārt, kas notiek. Vai ir apkārt cilvēki vai nav? Vai ir gaiši vai ir tumšs? Vai jūs esat priecīgi vai bēdīgi? Pēc 10. Kādas domas, sajūtas, emocijas? Prieks vai bēdas? Vai nožēla? Vai sajūsma? Un tad atgriežaties. Ja kādam ir vēl kāda taciņa, kāds variants, droši iet un skatāties. Un pārējie skatās. Paskatieties, vai ir vēl kāda taciņa, kāds celiņš, ko piedāvā jums visums. Paskatieties apkārt un vienkārši ieraugiet. Ja jūs neko neredzat, jūs varat paspīdināt ar lukturīti. Jūs pat varat ar roku pačamdīt. Vai tur ir kaut kāds ceļš vai nav? Jūs varat sajust, saprast. Vienkārši zināt, ka tur ir vai nav. Ja ir, ja jūs redzat, vai jūtat, vai saprotat, tad ejiet un skatieties, kas tas ir, ko jūs tur redzat, jūtat un saprotat. Kas tas ir, ko jūs tur redzat un jūtat? Kas tas varētu būt? Kā jūs tur jūtaties?
Un pēc kāda? Pagrauzieties, paskatieties, pavērojiet, kas tur ir un kā jūs tur jūtaties, kad jūs tur esat. Pēc 5 gadiem. Vienkārši vērojiet un sajūtiet, saprotiet, kas tas ir, ko jums rāda. Pēc 10 gadiem. Kā jūs tur jūtaties? Kādas domas, sajūtas, emocijas? Un tagad atgriežties pa to taciņu uz sākuma punktu un pastieties, vai vēl kāda taciņa. Ja ir vēl, tad ejiet. Paskatieties, papētiet, saprotiet, kas tur notiek. Ja ne, tad paskatieties uz tiem visiem ceļiem un tagad vienkārši saprotiet, salīdziniet to, ko jūs tur sajūtāt. Kur bija labi, patīkami, kur ne pārāk. Varbūt iespējams, ka jums tā tieši atnāk kaut apskaidrība, saprašana, ko vajag, ko nevajag, kas patīk, kas nepatīk, kas būtu noderīgi, kas ir galīgi garām. Un tagad, ja jūs vēlaties, jūs varat palūgt, lai jūsu pavadoņi, sargaņģeļi, jums kaut ko jums noderīgu iedot, vai jūsos ielādē kaut ko, vai varbūt jūs gribat paši kaut ko paprasīt, palūgt, lai viņi jums palīdz, sniedz kādu atbildi, pasaka kādu uzmundrinošu vārdu turpmākajam ceļam. Un vienkārši to ieraugiet, sajūtiet, sadzirdiet, vai vienkārši ziniet, ko viņi jums saka, rāda, dara. Varbūt jums nepieciešama kāda attīrīšana, varbūt kādu piepildīšana ar kādu noderīgu resursu. Varbūt jums vajag kaut kādas enerģijas līdzsvarot. Viss notiek tā, kā vajadzīgs tieši jums. Vērojiet, sajūtiet, kas notiek.
Un tad, kad jūs jau esat saņēmuši to, kas ir jāsaņem, pateiksim visiem, kas palīdzēja mums šajā ceļā. Paldies visiem sargaņģeļiem, pavadoņiem, gaismas skolotājiem, visiem redzamajiem un neredzamajiem palīgiem. Pateiksim paldies paši sev. Pateiksim paldies savu ķermenim. Un atgriezīšoties tagad savā drošības vietā. Un atgriežoties šeit un tagad, 15. janvārī. Uztaisiet dziļu ielpu un izelpā sazemējieties ar sevi. Vēl viena ielpa un izelpā sajūtiet, kā jūs, kā koka saknes savienojaties ar zemi. Vai varbūt kāds savādāk sazemējieties tā, kā jums ir ērti, kā jums patīk. Varbūt kāds enkurina, varbūt vēl kāds kaut kā. Visi varianti ir labi, katram savs. Un tagad, kur jau ir atgriežušies, lūdzu, uzrakstiet komentāru formā. Visu, ko jūs sajūtāt, ieraudzījāt, ar ko jūs varētu padalīties, lai es zinātu, kas jums ir sanācis, un lai citi redzētu, kas kuram sanāk, kas nesanāk, kur ir atšķirības. Vienkārši padalīties, lai būtu atgrieztiskā saite. Kā jums nāca bildes par pagājušo gadu? Viņas nāca kā bildes, kā atmiņas vienkārši. Jūs tā kā atcerējāties, kā jutāt vienkārši kaut kā. Katram tas savādāk. Vai bija kaut kas tāds, ko jūs tā kā bijāt aizmirsis, nevarējāt iedomāties, vai vēl kaut kas? Un to tagad ieraugot, saprotot, jūs sakat, jā, tiešām to vajadzētu šogad izdarīt. Un varbūt vēl kaut kas, ko jums gribētos pateikt, kas būtu noderīgs mums visiem pārējiem. Kaut kāda atklāsme, kaut kāda saprašana atnākusi. Un par alternatīvajiem variantiem arī pastāstiet, kā bija, ejot vienā ceļa taciņā, un nākamajā, un aiznākamajā. Vai bija atšķirība kaut kāda, vai viņas viss bija vienādas? Un vai bija kaut kāds visuma variants? Vai nebija nekāda? Un vai vispār vajadzēja, varbūt tās, ka nevajadzēja nekādu visuma variantu, bija jau viss ļoti skaidrs tāpatās, ejot. Uzejot uz kādas taciņas. Gaidu jūs komentārus. Mosties, tāpat tās laiks vēl gulēt nav, un jums ir jāraksta. Jebkurā gadījumā, ja jūs gribat, lai kaut kāds rezultāts, tāpēc jau tagad sāciet rakstīt, padaloties ar mums, visiem pārējiem, un pēc tam jūs to varēsiet vai uz papīra uzrakstīt, vai datorā, vienalga, bet galvenais, ka rakstiet. Gribat arī varat diktafonā ierakstīt, kā mums linkums rakstīt. Vienkārši ierunājiet. Un pēc kāda laika, kad jūs klausīsieties, jums atnāks kaut kāds klikšs, Jūs teiksiet, jā, es taču to redzēju, es jau to sapratu.
Nelī raksta. Kāds atnāca un uzgulās man uz krūtīm, bet nezinu, kas tas bija. Neko neteica, klusēja, vai arī es nesapratu. Varbūt tas bija vienkārši kaķis. Joks. Varbūt, ka tu vienkārši nesaprati, varbūt vienkārši nesadzirdēji, varbūt tās tu vienkārši nesaprati, kā tev to saprast. Tādos gadījumos var uzprasīt, lai tev pasaka tev saprotamā veidā. Un kas tev bija jāsaprot ar to, ka tev uz krūtīm uzgulās. Kas tas ir? Un kas tev tālāk notika? Bet tās klusēšanas. Tā Iveta raksta. Par pagājušo gadu bildes nāca kā atmiņas. Aizmirst nebija nekas. Es savā priekšā redzēju 4 taciņas, 3 bija puslīdz vienādas, bet 4. bija visuma variants. Šī taciņa bija knapi saredzama, apaugusi ar mazu zāli, bet tas gala rezultāts šai taciņai bija labākais no iepriekšējiem 3 variantiem. Superīgi. Un prieks. Kā tu Iveta sajūti to, ka viņš ir vislabākais? Esmu akmens raksta. Man šķiet, ka es vienkārši aizmigu, bet nu tas arī ir labi. Kādreiz jau jāpaguļ arī tieši tā. Es esmu upe un krāsas plūst un mēs atgriežamies sākumā. Ir jāizliek savs potenciāls, līdz pēdējiem neko netaupot. Ir jāļauj visam plūst un plūstam līdzi. Nedomāt un just maigo vēju plaukstās brīvi, tikai ļaut sev būt un izrunāties. Super. Gatis. Visi ceļi bija saistīti ar cilvēkiem un viņi iedegās. Protams, katrā ceļā iedegās vairāk vai mazāk. Visumā jutos labi. Visumā jutos labi. Beigās parādījās māja. Visums strādā par to labāko variantu un būs labi droši vien. Būs labi, es saprotu. Super. Jā, runājot par to, ko rakstīja esmu akmens, par to, ka ir jāizguļas arī, par to arī ir dažādi varianti. Viens, ka ir tiešām jāpaguļ, otrs, kā arī guļot, notiek tādā grupveida meditācijās. Tāpat notiek kaut kādas tās enerģijas plūst. Un tas, protams, tāpat notiek. Un vēl vienu citu variantu es nesen dzirdēju, ka iespējams, ka tās enerģijas plūst kaut kur tuvu miega artērijai un ka tas kā lai to nosauc plūdums, tā strauma, kas tek caur mums, ir tik stipra, ka mēs vienkārši aizmiegam. Arī tā gadās. Man pašai ir bijis tā, ka es vienkārši aizmiegu. Tas varētu būt stāsts no dzīves, kas mācījos Reinkarnacionikas institūtā. Mums tur bija nodarbības ar kuratoriem. Un tad, kad sieviete tur sāka čenelingu, es vienkārši atrabījos. Un tā vairākas reizes pēc kārtas vienkārši nespēju ar visu to, ka es ļoti, ļoti gribu dzirdēt, kas tur notiek, es vienkārši atslēdzos, jo es to latviski nevar to patoku, to straumu, ja, cauri izlaist, vienkārši nespēju noturēties nomodā. Bet tad, kad es tā pa laikam modos augšā, jo tas tur kaut kādu pusstundu laikam vismaz gāja,
es ik pa laikam modos augšā, un es jūtu, ka viss caur man tur iet šitā un tā, un nenormālākās enerģijas, pilnīgi tā, ka es pilnīgi trīcēju, bet nomodā es nevarēju to izturēt. Es tikai zinu to, ka viss tur notiekās. Neatkarīgi no tā, vai es to tā kā redzu ar acīm, dzirdu ar ausīm, tāpatās tas viss notiek manī. Viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Vai vēl lūdzu padalīsies? Vai tas ir viss? Vai kāds ļoti garu penteri kā rakstā? Nē, bet stāstu. Labi. Būšu ļoti priecīgi, ja vēl kāds padalīsies ar to, ko ir sajūtas. Bet no tā, kas te ir uzrakstīts, ir sanācis, un tas priecē. Tātad es to savu kā to nosaukt, savu vēstījumu jums esmu nodevusi, to veidu, kā to var izdarīt, parādījusi. Un, ja gribās to smalkāk uzzināt, varat griezties pie manis, es pastāstīšu smalkāk un parādīšu ar piemēriem, jo es esmu praktiķis, nevis teorētiķis. Tātad vēlreiz jūs aicinu visus, silti iesaku, ja jūs vēlaties kaut ko mainīt savā dzīvē, un no pieredzes zinu, pati gribu mainīt visu uz labu, pierakstiet visu, ko jūs tēt izdzīvojāt, ko jūs sapratāt. Jo tas jūs virz uz priekšu. Viss ir ļoti vienkārši. Tātad paldies. Un es skatos, ka īstenībā, ja ir vēlēšanās, mums pat nav pagājis pusotru stundu. Šis ir mans pirmais webinārs, viņš man ir 6. Un es esmu iemācījusies gandrīz stundā iekļauties. Ja pirms tam man sanāca 2,5, tas laikam bija mans maksimums, kas bija. Tad, es esmu iemācījusies saīsināt to laiku. Un kā viss plūstus mainās. Un es gribēju, man sanāca super. Tātad varbūt kādu vēl jautājumu. Es prāt atbildēšu. Ja 5 minūšu laikā nekas nav, tad vienkārši beigsim balīti. Nelī raksta, tas nebija kaķis. Labi. Esmu akmens raksta, rokas arī trīcēju un emocijas nekontrolēju, bet tas ir labi. Ir patīkami, ko tādu just, kad es cenšos meditēt, nevis tajos muļķīgajos momentos, kad esmu sabiedriskās vietās. Super, forši. Starp citu, kā jums sokas ar mērķu sarakstīšanu uz gadu? Vai jūs tādus pārākstat? Un kā jūs to darat? Starp citu, var pastāstīt baigo fišku. Es esmu mērķus rakstījusi jau, es teikšu, laikam, kopš 2006. gada, laikam, tad es tieši sāku mācīties, meklēt tos variantus, tos jautājumus, kuriem jāatbild, lai uztaisītu to, vislabāko variantu, vispareizāko. Un katru gadu kaut ko rakstīju, un kaut kas notika, bet tādu redzamu rezultātu, kā pagājuši gadu, man nav bijis nekad. Pirmkārt jau, ka tas 2016. gads vispār ir brīnumains laiks, un viss ļoti ātri notiek, viss plūst un mainās momentāli, vienkārši zibenīgi. Un pagājuši gadu, tad, kad es iekļuvu Reinkarnatorikas institūtā, tas bija 7. janvārī, kā šodien atceros, jo tā bija tā diena, kad es ierakstīju savu pirmo video ar trīcošām rokām, jo man tas bija jāizdara 24 stundu laikā, jo bija viens piedāvājums,
kur es gribēju izmantot, lai manā dzīvē kaut kas mainītos uz priekšu, mainītos labo pusi. Jo es cerēju, ka noteikti mainīsies labo pusi, savādāk nevar būt. Un es rakstīju vairākas reizes. Es rakstīju, ko man jāuzraksta. Es rakstīju video ar telefonu palīdzību, reizes entās, jo tad mirklī man bija maz bērniņi, mazākajiem 4 mēneši, lielākais man gāja skolā, viņam bija 6 gadi, tas bija Anglijā, un man nesanāca nekādīgi ierakstīt, jo mums kāds pārtrauc un kaut kas nesanāca, un laiks gāja uz beigām, un bla, 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 bet gala rezultātā es ierakstīju, es iekļuvu brīnišķīgā atmosfērā, Tumbieru grupā, un es ierakstīju savus 79 sapņus, vēlmes, mērķus diktafonā. Un tas daudz labāk strādā. Pirmkārt, es viņus izrakstīju, es viņus ierunu diktafonā, un es viņus klausījos. No rīta brokastu sēdot, kaut kad vienkārši atcerējos, vai jāpaklausās. Ejot gulēt ar austiņām, es viņus klausījos. Protams, ka tīri cilvēcīgi tas nesanāca, protams, katru dienu, bet es centos iespējami biežāk to darīt. Un tas strādā. Jo, pieņemsim 79 jautājumus, izlasīt ir sarežģīti. Ja diktafonā man tas sanāca 8 minūtes ar kapēkām, tie visi, tad uz papīra tas vēl ilgāk sanāk. Kaut kā tā. Un man secinājums, ka es vēl savus mērķus neesmu līdz galam izrediģējuši, man viņi ir sarakstīti, bet es vēl neesmu ierakstījusi diktafonā, bet es noteikti to darīšu. Iesaku arī jums to darīt, ja jūs gribat pēc iespējas ātrāk sasniegt kaut kādu mērķi savas dzīves, kaut kādu vēlmi, vienalga ko. Tālūk. Tāds neliels stāsts par diktafonu un mērķiem. Tā, Nelī. Kāpēc nepiepildās tas, ko redzu? Viss vienalga tā nenotiek. Es domāju, tie ceļi, kas iepriekš bija norādīti kā ļoti labvēlīgi, tagad tie vispār ir izgaisuši, ir pilnīgi nēsoši. Varbūt tāpēc, ka mēs ik mīļu brīdi izdarām kaut kādu izvēli. Un ir jau tā, ka mums parāda, pēc sevis zinu, un arī parādījuši kaut kādas lietas, bet cilvēks jau ir tāds, ka ir grūti pieņemt to, ko parāda, īpaši, ja tas nesaskan ar to, ja parāda kaut ko tādu, kas nav tik foršs, kā liekas. Vat, kad parāda kaut ko foršu, tad jā, es piekrītu, jā, es tā darīšu. Kad parāda kaut ko ar tādu, kaut kādu nelielu sarežģījumu, kaut kas mazliet kaut kā liekas, tas nav tik forši. Tad mēs to nedaram. Un mēs izdaram uzreiz citu izvēli. Mēs kaut kur citur aizējam. Un reāli uzreiz viss mainās. Uzreiz visādi citādi notikumi, visādi citādi piedāvājumi rodās. Tas ir normāli. Acīm redzot, tu kaut ko neesi spērus attiecīgus soļus, varbūt tās. Nezinu, jāskatās. Visādi varianti. Kāpēc nestrādā? Gatis jautā, kāpēc nestrādās priekšā tie sargaņģeni? Jūtu gan, ka ir kas līdzās. Kā tu vispār redzēji visus tos skatus, tā kā bildes, vai tu sajūtu līmenī biji? Vai es zinu, vai es kaut ko dzirdu, vai saprotu? Pilnīgi iespējams arī tāds variants, ka tu visu redzi, bet ir reiz, kad vienkārši sajūtas kaut kā nostrādā. Tātad tādā brīdī jājūt vienkārši.
Vēl citā vienkārši atnāk, ka es zinu. Tas arī ir normāli. Tas nozīmē, ka strādā gan tas, ka tu vari gan redzēt, gan just, gan saprast, gan zināt, gan dzirdēt. Neparādās, varbūt tu neesi gatavs viņus redzēt, jo viņi ir ļoti piesardzīgi. Viņi nerādās tiem, kas nav vēl gatavi, jo mums liekas, ka mēs esam gatavi, bet viņi jau labāk to zina. Mēs jau varam visu kaut ko izdomāt un saprast un zināt, bet viņi mūs sargā. Viņi nekad mums nenodarīs pāri. Ja viņi jūt, zina un saprot, ka mēs neesam gatavi, tad mēs neesam gatavi un viss. Sajūti, un tāpēc arī tu viņu sajūti. Jo tad, kad es vadu tos seansus, tad tiek testēti. Tāpēc arī man ir video tās nodarbības, ka tur testējās, kā tu uztver informāciju. Tu redzi, jūti, dzirdi, saproti, kas notiek, jā. Un, ja tu pie manis atnāc uz konsultāciju, mēs noskaidrojam, ka tu jūti, tad viss ceļojuma laikā es tev uzsvērti visu laiku prasu, uzdot jautājumu, ko tu jūti tādu un tādu, kā tu jūti to un to, kā tu jūti tā un šitā. Kā tu aizejot tur, jūti to. Protams, pa ceļam arī es iepinu visu redzi, dzirdi, zini, un tad var redzēt, vai tev kaut kas mainās, vai tomēr tu paliec uz savu sajūtu līmeni. Es jau neko, jā. Kā var tik bieži klausīties savā balss ierakstā? Balss ir izkropļota un neīsta. Kā labāk uztaisīt rakstītos mērķus, bet bieži gada laikā mērķi mainās? Nekas. Tas normāli, ka mainās. Lai viņi mainās. Ja tev būs diktafonā viņi ierakstīt, lai ir vienkārši saprot, ka tad, kad tu viņu klausies, tu viņu noklausies un saproti, ka tev vai nu viņš vairāk nedara, vai tu vienkārši viņu palaid gar ausīm, vai vēl kaut kā. Kā pie balss pierast? Kaut kā prasās pateikt, mīli sevi. Tev ir lieliska balss. Kaut gan atceros sevi, kad es man arī bija grūti, bet es ar laiku pieredzu, un man tas īstenībā sāk jau patikt. Man patīk. Nopietni. Tālu. Kā labāk uztaisīt? Es nezinu, kā labāk. To, ko es pastāstīju, man tā ir labāk. Ja man viņi ir 79, man ir labāk viņus ierakstīt, jo es zinu, ka es esmu ģimenes cilvēks pirmkārt, jā. Man ir 2 bērni. Man ir sarežģīti paņemt kādu papīru un vienkārši palasīt. Paklausīties savādāk. Ieliec austiņas ausīs un ne. Un īpaši, ja tas ir naktī, tad ir visur tumšs un man ir sarežģīti kaut kur lasīt. Un vēl jau vairāk es šorīt baroju bērnu vēl joprojām krūti. Ja es viņus naktī lieku gulēt, man gaismas liek tiešā galīgi. Tāpēc ir ideāls variants. Un diktafons ir telefonos, man liekas, visos. Elementāri ierakstīt var un kā to visu dabūt. Nevajag telefonā, es ierakstīs, telefonā klausies. Bet var arī tur pārlādēt kompīti un ko tik nevar izdarīt. Sils brīnums, to visu var atrast Google, kā to visu var darīt. Tālūk. Tā. Labi, mīļie. Paldies. Bija prieks ar jums pastrādāt, ar jums pakomunicēt. Esmu priecīga, ka es gūstu vēl vienu jauku pieredzi, ka esmu
atradusi vēl vienu variantu, meditāciju, ceļu, kā var pastīties iepriekšējo dzīvi un alternatīvo nākotni. Un man superīgs garstāvoklis, novēlu jums visiem arī jauku vakaru, saldus sapņus un jaunas atklāsmes. Un speriet soļus tuvāk savai vēlamajai nākotnē, kādu jūs vēlaties. Izdariet kaut kādas darbības, lai kaut kas piepildītos. Un, ja jums ir bailes kaut ko darīt, tad dariet to. Tieši to arī ir jādara. Tieši tā es darīju. Man sanāca. Tāpēc iesaku ar jums tā darīt. Un mana devīze - smaidam un mājam, draugi, smaidam un mājam, jo apzināta dzīve ir brīnums.